Sveiki, draugi! Man jau šķita, ka šogad šis brīdis nepienāks. Tā ziema, kas bija iesākusies gada sākumā, likās, kas tā pa ziemu, drīzāk kaut kāds rudens turpinās mēnesi no mēneša. Bet redz, ko ir sasalis ledus. Iesim šodien, mēģināsim kaut ko noķert, beidzot pirmā zemledus cope, sagaidījām to. Kāds jau ir gājis, tas nozīmē, ka uz ledu tikt var virsū. Līdz man, protams, ir ledus cirtnis, pārbaudīsim katru soli. Šodien būs interesants video no tāda viedokļa, ka būs ne tikai no ledus, bet arī no veikala. Biju aizbraucis pie Salmo, to jau mēs uzfilmējām ļoti sen, kaut kad decembrī, kur mēs pastāstīsim par šīs sezonas jaunumiem. Jūs arī man prasījāt iepriekš, un visu pa ziemas copas jaunumiem parādīsim, kas bija urbis, makšķerītis, kaut kādi mānekļi. Un, starp citu, Salmo šobrīd ir atlaidis 30% ļoti daudzām ziemas precēm, kā arī 40% visām ragavām. Aprakstā atstāšu saites tur uz ragavām, un tad paši tiksiet galā ar pārējām atlaidēm. Uz ziemas precēm arī iemetīšu apakšā kaut kādu saiti. Labi, ejam, kārtojam mantas un laižam iekšā. Esam virsū uz ledu. Ieurpsim. Jopci. Kaut kādi centimetri 10 šeit. Skatīsimies tur tālāk, kā būs. Tas, ka šeit ir 10, nenozīmē, ka tur būs 10. Redz, ko var redzēt, jau ka kāds gājis, tad pa šīm pēdām pagaidām arī iesim. Sākumā mērķis ir aiziet noķert kaut kādu dzīvo ziltiņu. Ieliksim ūdu, un tad skatīsimies, vai pastaigāsim uz asariem vai līdekām. Ar vībiem, bļitkām, šķēršbļitkām. Paskatieties, cik forši, cik ātri. Ar vienu roku. Čau visiem! Kristaps ir ieradies ciemos pie manis un Salmo veikalā. Un ziemas copē vienmēr asociējās ar kaut kādām jaunām lietām, tāpat kā vasarā gribās kaut ko pamēģināt. Un man un mums ir tā iespēja jums kaut ko parādīt. Varbūt ne viss būs jauns, bet tādas aktuālas foršas lietas. Sākam ar urbīti, kur man ir bijis tas gods jau 2 sezonas padarbināt. Pie manis viņš atnāca tad, kad mēs viņu vēl tā kā izstrādājām, testējām. Tas ir Rextor Thunderbolt. Ar ko īpaši? Viegls alumīnija šneks, pati tā rore un plastmasas ribiņas. Līdz ar to viņš ir super viegls. Viņam kaut kādi divi ar kapeikām grami. Uzreiz nāk līdz šis te disks, kurš pasargās no tādiem momentiem. Ir redzēt video, kad ar urbmašīnu tu darbojies, tur kaut kas aiziet ne tā kā vajag, atskrūvējās, un tad kaut kas slīkst. Apakšā ir šitāds te izkārtojums. Nāži kā nāži, apkārt ir disks. Šis te disks nodrošina to, ka urpšana būs vienmērīga. Tur nelauzīs ārā rokas, nebūs grūti urpt, viņš pats neies pa dziļu un negrebs to ledu tā kā traks, bet tā vienmērīgi forši ar vienu roku mierīgi var darboties un urpt. Tas ir pārbaudīts, es tā arī gāju, vienā rokā tev ir kastu vai makšķerīt, otrā rokā urbis, tu var mierīgi maukt caurumus. Un te pa vidu, varbūt Kristaps pēc tam uztaisīs piefilmējums, ir tāds maziņš asmenīts. Līdzīgi tā kā urpt kokā. Koku urbiem ir tāds, tu iespied, viņš nostiprinās, un tad ir ļoti viegli urpt, tāpēc, ka viņš vairs neiet ārā. Tie, kas ar rokas urbi ir padarbojušies, saprot, ka viņš brīžam izslīd ārā, mēdz izslīdēt no tās vietas, kur viņš ir ieriktēts, un tad tur jāpačakarējās. Šitas Tagad es viņu tagad nespraudīšu betonā, bet teorētiski, kur ir caurumiņš, tur viņš arī paliktu. Un ar vienu roku mierīgi var maukt iekšā. Ja kādam
ir bail par šitām plasmasas ribiņām. Pagājuši gadu -25 grādos speciāli līda ārā no mājas, lai varētu patestēt Lielā salā. Viss tur ir kārtībā, urbis pat nokrita, nekas nesalūz un nesaplīs. Bet, jā, nezinu, kaut kādā veidā ar mašīnu pārbrauc pāri vai, gadās. Re, kur ir rezervas daļas, ir asmeņi, pa lielam visi forši. Rekomendēju. Diezgan grūti iet ar raudiņu noķeršanu. Kamerā arī nekur neredzu. Kaut kādus dažus asarīšus redzēju. Un līdaku vēl vienu. Bet man kaut kā negribās tās līdakas spīdzināt šādi. Jo cik reizes bijis tā, ka viņa pie kameras piepelda, bet beigās ejot tajā āliņģī ar vibiem vai šķērseni, tu tur tikai laiku patērē. Mēģināsim klasikā noķert kādu mazo un tad domāsim pa līdaku. Ir āšukiņš. Forši. Varam iet tagad uz ūdu uzkraut. Pirmā zemledus zivs 2025. gadā. Mazais žipčiks. Redz, ko ir mana izslavētā ūda. Kā es dievinu šos ūdu variantus. Labāku neko neesmu atradis. Tāks. Jānomēra dziļums, jādabona grunts. Grunts ir. Cik es tinu, kurš no pagājušā gada atcerās? Kods 5 laikam šīm. 1, 2, 3, 4. Nē, 4. Iespēdēs atmiņā. Kaut gan tas ir ļoti atkarīgs no pavadiņas garuma. Lai svins ar pavadiņu vismaz paceļās no grunts augšā. Āšukiņi. Pie darba. Viss pirmā iekrāmēta. Jāatbūna vēl rezerves dzīvē. Un tad jau varēsim iet pa āliņģiem ar šķērseniem. Gadu no gada aizmirstu ceļiem nopirkt polsterus, lai var ērti šādi pie āliņģa tupēt.
jo ziemas copēm man ļoti patīk tupēt šādi zemā starta pozīcijā. Tā kā ziema šogad solās būt diezgan īsa, cik skatījos, tagad sali kaut kādas 2 nedēļas, tad nedaudz pa plāniem maniem. Šodien es atbraucu vienkārši iefilmēt tādu foršu epizodi, arī, lai varētu jums pastāstīt tām ziemas mantām, ko bijām uzfilmējuši. Mērķis nav konkrēts. Mērķis ir varbūt līdaka, bet to jau pēc tam redzēs un pielāgosies. Savukārt pēc tam doma ir aizbraukt uz vienu zandartu copi ar vibiem. Tad vēlreiz līdakas uz ūdām un ļoti gribētu aizbraukt uz Peipusu. Asarīšus paķert vai raudiņas. Varbūt ierakstiet komentārā, kā jums šķiet, ko būtu nepieciešams uzfilmēt no ziemas copes. Padomā man ir varbūt aizbraukt jaunu zivju sugu noķert. Es nekad neesmu noķēris rotanu. Un man solījās atsūtīt vienu dīķi, kur viņi ir. Pats tāliņģi izteigāti un nav vairāk neviens kontakts. Jāiziet jauni, jāizurbi. Aha, bija cope. Un vēl viena. Un motils nav. Redz, kā izurbu jaunas āliņas. Un uzreiz, kur man motils? Atstāja pie vecā āliņa. Tas nekas, pamēģinās uz pinkām. Ir. Rezerves ašukiņš ūdei. Viena ziltiņa un viss. Tukšs āliņas. Jauna era zemledus ragaviņās. Šitā ir tāda cietāka plasmas no iepriekš ierastajām ragavām, kas bija tādas gumijotākas, kurām varēja braukt pāri ar mašīnu. Es nesaprotu, kāpēc tās tests vajadzīgs, bet, laikam jau interesanti. Varbūt šīs mašīna neizturēs, bet es pagājuši gadu iesēžoties iekšā tādā veidā no kalniņa nolaidos un viss bija super. Šo te ragaviņu lielākais pluss, varbūt ne lielākais, bet viens no ir tas, ka viņām nāk līdzi jau striķītes. Viņas ļoti labi slīd pa ledu. Ir pieejami, ja es nemaldos, 4 izmēri dažādi. Kur lielākais ir tāds, kur mierīgi var vizināt pieaugušu cilvēku. Ja nākās no Peipus kādu čomu dabūt krastā. Un te vēl zivīm pietiks vietas un kastēji un urbim arī. Alternatīva ir, varat pasūtīt. Arī Lucky John mānekļos ir varbūt ne jauni modeļi, bet krāsojumi, ātrā palīdzība. Tagad ir arī kaut kas tāds, kas ir ar hologrammu interesants, tāds sarkanīgs. Dažādos modeļos ir dažādi krāsojumi jauni, bet viena lieta, ko es jums gribu parādīt. Es domāju, ka katram zemledus makšķerniekam kastītē noteikti ir reāla leģenda. Lucky John Salmo blitka ir tagad pieejama jaunos krāsojumos. Tīģerīts, rozā, tāda konfektīta. Kā tu teici, Peipus zilais, ja? Un tad tāda sarkanīga. Kaut kas jauns. Varam tikt ārā no ierastajām sudraba, kur strādā vienmēr zelts un kapars. Te būs iespēja atšķaidīt krāsu gamu. Nevaru sagaidīt, pamēģināt.
Šeit pat nepaspēja nolaist, ka jau galā un smūgs asarīts. Tās būs ļoti labs izmērs ūdei. Bet vēl joprojām nav neviena raudiņa vai ruduls. Citus gadus varēja forši aiziet apsēsties kaut kur viņi atrasti un smuki pavilkt. Šīs balalaikas man ļoti patīk. Atstāšu ar to modeli apakšā aprakstā. Jūs jau kastē redzējāt, man viņas tur vairākas gabalas. Agrāk te visādas mēģināju, pēc tam atradu šīs. Perfektas un arī diezgan lētas. Pēc ka asarīts te ir. Un vēl atradām laikam beidzot kādu labāku bariņu. Var mums patīkami pasportot. Nu kad vēl šādi priecājas pat tāda izmēra zivīm, ja ne ziemā. Beidzot ir raudiņa arī. Labinieks. Līksim raudiņu uz ūdu. Man cik ir bijis pieredze ar ūdām, tad raudiņai ir strādājusi vislabāk. Viennozīmīgi. Labi karūsas tās, kas ilgāk izdzīvo, bet ja blakus stāv karūsa un rauda, tad līdeka paņems 100% raudu. Karūsai kūtra, viņa nesteigā. Asars savukārt ātri nobeidzas. Jo man, teiksim, patīk bieži tā, ka šodien es atbraucu te saķeru dzīvo, un tad rītdien braucu te ar ūdām divām. Tad aktīvi pārlieku viņas. Bet ja ir asari saķerti, tad viņi līdz nākamajai dienai bieži arī neizdzīvo. Labs ir pietiks ķert tos ašukus. Ejam, uzliksim raudiņu. Spaini tais nepaņēmu, kur mēs liksim tagad dzīvos. Laikam pudelē. Tikko aizgāju nostāk no ūdas, izšāva uzreiz. Minūte nepagāja un karoks augšā. Šī gada pirmais šāviens. Netin, diemžēl. Redziet, ko dod raudiņa. Stāvēja visu laiku uz asari, nekā ieliku raudiņu momentā. Tin. Nu, un vēl vienu reizi pagriez un aiziet. Dodam virsū. Šogad pirmā. Jā. Čā. Sveiks. Izpļāva. Jā, bet zini, man liekas mazā. Jo te baigi daudz mazās katru gadu trāpās. Bet te man pagājuši gadā stūrī paņēma 3,5. Es zinu, es taču blakam biju. Toreiz tu biji tajā reizē, ja? Jā. Pirmais šāviens bija. Žēl, ka garām. Bet es sajūtu galā ziltiņu. Kaut kas bija uzsēdies. Neuzsēdies, bet paņēmis mutē un turēja. Bet smuki tīna ārā, vai ne? Tā, raudiņas mums vairāk nav. Paņemšu, aiziešu, uzlikšu atkal asari. Šī tāda ņamsīti. Lielākos ieliku pudelē. Šos mazos aiziesim, atlaidīsim vaļā. Bet laidīsim
Ne tajā pašā āliņģī, kur copējam, bet blakus āliņģī. Kaut kādas sezonas dažas aktuāla lieta, varētu teikt jauna tēma no ledus, tā ir zandarta cope. Rezultatīvi, pagājušajā gadu pats pamēģināju, ieskrējos, iepatikās, ķerās un var darboties. Ļoti interesanti. Viss, lai noķertu zandartu, sākot no makšķerītēm, ir Somo veikalos. Un viena forša lieta, ko es pats kā kreilis esmu nosacīti panācis, ir to, ka šāda te maiko spolīte, kur tieši arī piemērot tur zandarta copes pasākumam, ir tiem, kas tina ar kreiso roku. Nu, kā man. Es esmu kreilis, kur sanāk, jā, ar labo roku tinam, beidzot ir. Tā kā, ja vēl kādam šita problēma aktuāli līdzīgi, kā man visu laiku ir bijusi, tad beidzot ir risinājums. Spolīts dažādi veidi, tas viss ir atrodams un tā, bet šogad 2 jauni mānekļu modeļi, vibu tēmai tieši, arī zandartam, nu, ne tikai patiesībā jau arī līdak, pagājušajā gadā bijām Pērnavā, arī asars ļoti labi ēda. Slimviba, šitāds, tas ir metāliskais, ļoti interesants un smuks krāsas, tur sākot no toksiskajiem un beidzot kaut kas ar tādiem dabīgajiem, un ir šis te softvips. Viņš ir tāds gumijotāks, nu, kam patīk arī 2 šķiet izmēros, jā, 73, 83, šitas ir 80. Smukas, garšīgas krāsas, zandartam garšo. Arī pagājušajā gadā jau sanāca ietestēt un pārbaudīt. Beidzot kaut kas lielāks. Bez šī pa liela priekšūdas. Mājās kaķim gan var aizvest. Bet labi, ka vismaz atradām te tās mazās. Nebūs jāuztraucās vairāk. Aizčāpoju uz mašīnu pakaļ spainim. Sāka ķerties te viena pēc otras ziltiņa. Bet asars kopš tās lielās raudiņas, tā arī vairs rauda nav bijusi. Tādi mazuļi. Uzbarosim barību. Cerībā, ka varbūt asars aizies nost no barības un pienāks kāda rauda. Iepriekšējos 2 āliņģos, kuros bēru barību, pēc tam liku kameru, tur nekas nebija pienācis klāt. Iespējams šeit, kur lielāka zivju koncentrācija, kaut kas pieskries. Ir. Redziet, kā uz barību uzreiz atnāca. Forši. Tūlīt iesim, pārlādēsim. Pamēģināšu vēl noķert kaut kādas 4. Teorija nostrādāja. Ašuki pazuda. Un plicis. Plici uz ūdām arī slieku citreiz, bet viņš arī ir viens no tiem, kas diezgan ātri nobeidzas. Rudulīts arī. Vesels komplekts. Forši šādi, ka var izšķirot. Bez barības asaris, ar barību un baltā zivs. Nu labi, talīt iesim, sāksim strādāt uz līda kritīgi un asaru lielo. Tos mazos pietiks tad zanāt. Beigās izdevās kaut ko pielasīt. Te redz, ko gan pliči, pamatā asari, bet ir arī raudiņas. O, redz, ko vienīgi.
super. Šī tagad ies uz ūdeņu virsū. Ūdiņa uzlādēta. Tagad iesakāl pastaigās ar šķērsenīti. Un redz, ka šī man jauna makšķerīte arī ir. No rīta jau darbojos, beidzot spole uz manu pusi, uz manu roku. Un ir man vēl viena arī asariem. Tā ir kaut kāds pērčiks. Reku, šāda. Bet par šīm ar Arturs jūs pastāstīs vairāk. Es tikmēr eju. Mēģināšu kādu līdeku izmānīt. Jā, dažas varbūt ne jaunas, bet arī lietas, kuras man ļoti patīk. Un ir arī daži jaunumi. Šitāda makšķerīte, Diamond Perch. Tiem, kuri apmeklē seklos ezerus, nezinu, kaņieris, engure, babīte, copēja līdz 3 metru dziļumā, bomba. Aukli uztinās uz šādiem te maziem āķīšiem. Kātiņš ir super viegls. Patiesībā arī saliekās, neaizņem vispār vietas kastītē. Ļoti jūtīgs. Mazais asars tā dod par rokām, ka maz neliekās. Tad man arī ir visu laiku bijusi vēlēšanās, lai kastītē ir tāds universāls kāds, kuru vajadzības gadījumā, tu nezini, aizbrauc asaros, bet saproti, ka ķerās līdekas vai otrādi. Kur ir 3 maināmas spices. Viens kātiņš, izvēlies, kuru pēc vajadzības vajag. Te ir 3 dažādi testi, 10, 14, 24 grami. Respektīvi, tas varētu nosakt asars, līdeka un zandarts. Tā kā jebkuram plēsējam. Viss nāk tādā smukā čeholiņā, viens kātiņš, visi plēsēji. Un ir pagājuši gadu ienācās šāds te, ļoti mīksts spicīti. Saucas perčiks, arī čeholiņā nāk. Droši vien pēc nosaukuma jau sapratīsiet, ka tas ir asarim. Arī varētu būt gan balansieri, gan blitku, gan mazos vibus ar viņu var izraustīt. Baigi labs, foršs, jūtīgs instrumentiņš. Arī pie izvadīšanas ar tām pašām spolītēm, kuras mēs strādījām, ļoti forši, jo viņš atstrādā. Un ar viņu var tā patīkam pavilkt zivtiņu. Redz, ko man pagājušā gada 2 rezultīvākie šķērsbļitkas 2. Asariem nepaņēma līdz mānekļus. Aiziesim, pamēģināsim. Redz, ko ar vienu šādu, kas ir laikam ko 3. numura bļitka. Sākumā izteigās uz līdeku, pēc tam ielaidīs uz asari. Baigi forši jūtīga spice. Forši var māneklī šūpot, jo šie kāti skaitas vibam, vib trio, it kā vibam, bet redz, ko šķērsbitkām arī nevaina. Es uzliku cietāko līdz 24 gramiem. Tagad man kaut kādi 16 grami šķērsenīti. Satiku te ar vienu paziņu. Viņš visu dienu staigā jau ar šķērsblitkām vibiem. Teica, uz vibiem nekas. Uz šķērseni bija 2 līdekas dabūjis. Bet ar te jau no paša rīta. Pusstunda pagājusi, diemžēl bez rezultātiem. Aiziešu tagad pastaigāšu atkal to kameriņu. Papētīšu, kas labs zem ūdens notiek. Citreiz ļoti interesanti. Nevajag nemaz zivis, tikai paskatīties, kā viņas tur dzīvo un kas interesants notiek. Ar kameru arī iztaigāju tagad, gandrīz visu sāliņus, ko saurbu. Nekur nav dzīvība. Ne līdekas, ne baltās zivis.
Nu, te redz, ko ir, jā. Redz, ko raudiņa bija. Reku vēl pienāca pie pašas kameriņas. Plicīts. Vēl raudiņa. Galvenais, viņas nebaidās no kameras. Redz, ko nāk interesējas. Zemūdens dzīve. Pilns ar raudām. Ziniet kā? Atgriezīsimies pie vecās labās taktikas. Paņemsim 2 ūdas, jo vienlaicīgi varam izmantot 2 makšķerīkus, izurpsim sēriju ar āliņģiem un nesīsim uz priekšu ik pa pāris minūtēm. Un tā mēģināsim tikt pie kādas foršas līdekas šodien. Nu, aiziet, es tagad sakraušu mantas, pārbraukšu ar ragavām tur uz to dīķa galu, un tad tur taisīsim sēriju ar āliņģiem. Kamēr urbu āliņģis, pagriežos un skatos, izšauts karoks. Pagaidām netin, bet ļoti patīkami. Pārnācām uz jaunu vietu un uzreiz kaut kādu kustību. Laikam, ka pārbaudīšu. Jo es nezinu, kad viņš izšāva. Iespējams jau pie pirmajiem āliņģiem. Atcerieties šīs kroņa pakas. Šodien esmu paņēmis līdzi lielopu gulašu ar griķiem un šampiņoniem. Nu, izklausās perfekti. Pakā iekšā, ūdeni pa virsu. Ūdens galīgi ledains. Pagaidām nekas nenotiek. Nereaģē. Bišķi jāatstāj. O, sāk čurkstēt. Būs silts gulašs ar griķiem. Laikam, ka gatavs. O, smaržo jau baigi labi. Vienkārši bomba. Copē ēst kaut ko šādu. Nevis maizītes līdz paņemtās. Ir to vērts. Vēl viens šāviens. Nu šoreiz jābūt. Nu lūdzu. Vismaz vienu līdaciņu vajag. Man liekas, šodien mana kļūda ļoti ir tas, kad es visu laiku kaut kā šaudos. To es gribu uz ūdu, to es gribu uz šķērsbritku, vību, uz asariem. Tā mazās te vilkt. Es nezinu. Uz ledus pirmajā reizē gribās izbaudīt visu. Bet laikam jau lieki. Nu labi, skatāmies. Zivtiņa aizstiept. Ai. Diena tuvojas jau noslēgumam. Beigās tomēr nodomāju, ka padarīšu kaut ko tādu, kas man sagādā prieku.
un tas ir ķert uz šo mazo balalaiku. Nu, paskat, uzreiz uzbaroja punktu mazā raudiņa. Redziet, ja mēs brauktu vairāki, tad varētu vēl mēģināt, ka viens iet kaut ko tur līdaku ķer meklē ar ūdām, cits ar balansieriem, tad viens dzīvo ķer. Bet šoreiz apzvanīju čomus. Daži bija saslimuši. Citi aizbrauc uz Peipusu jau. Peipus, starp citu, vaļā daļēji. Teica, ka nav ko laiku liekas šķērdēt. Brači, ka tas pa mežu sitās strādā pa brīvdienām arī tagad, kad sasalis. Neko, beigās atbraucu viens. Tā, protams, vairāk var uzfilmēt, ja ir vairāk cilvēki. Tādu makšķerīku skaits uzreiz reizinās cilvēku skaitu. Pličuks. Nu, es nezinu. Paskat. Man patīk, vienkārši pasēdēt šādi. Es zinu, ka jums ļoti nepatīk, ka man nav nekādas rekords dzīves, nekas tam līdzīgs. Bet vai nav forši pasēdēt vienkārši uz pirmā ledus un pakaifot ar šādām mazajām kaut vai? Gan jau būs arī lielās kādreiz. Beigās redz, ka rezultāts šāds. Un paskat, zupiņai sanāks kaķiem. Jā. Un šī arī palika dienas lielākā. Bet forši. Tālūk, sezona atklāta. Pats esmu gandarīts, priecīgs. Un noteikti brauksim vēl. Šoreiz šādi. Ja jums īsti neaizgāja video, tad piedodiet. Bet tiem, kuriem patika, spiežam mīkšķi, abonējam kanālu. Un es tagad braucu mājās, mēģināšu šodien jau video samontēt un ielikt. Labi, čau, līdz nākamajai reizei. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.